Stāstīt, rādīt, skaidrot. Mēs zinām, kas, kur, kā un kad notiek. Tas viss no jauniešu skatu punkta. Pirmais šāda veida jauniešu raidījums Latvijā - Runā TV. Sveiks, dārgais ekrāna skatītāji! Ar jums šodien kopā Raivča un Mārča raidījumā Runā TV. Mārtiņ, kāpēc tu tāds gudrs izskaties šodien? Pietiek ākstīties, es sagatavoju tev intelektuālu jautājumu. Jā, es esmu gatavs. Pa ceļu iet 3 rūķīši. Tad 3, jā? No. Viens krīt pa labi, Labi. viens pa kreisi. Kreisi. Kur krīt 3. rūķītis? Taisni? Nē, Atpakaļ? nē. Nu labi, kamēr tu domā, skatītāji paskatīsies sižetu par mākslīgo intelektu Latvijā. Mākslīgā intelekta pētnieki nodarbojas ar datorsistēmu izstrādi, kas spētu veikt cilvēku cienīgus intelektuālus uzdevumus, uztvert vizuāli un audiāli, tulkot veselu tekstu, nevien atsevišķus vārdus, pat pieņemt lēmumus. Izklausās intriģējoši, te neticami, tomēr ar šādu tehnoloģiju attīstīšanu nodarbojas arī Rīgā. Viena no jomām, ko aptur mākslīgā intelekta zinātnes nozare, ir dabīgās valodas modelēšana, un Andreja Spektora vadītā mākslīgā intelekta laboratorija nodarbojas tieši ar to. Tad, kad mēs sākām ar to nodarboties, tas ir 80. gadu beigas, 90. gadu sākums, tad, protams, ka bija acīm redzams, ka angļu valodai ir daudzi rīki, kas latviešu valodai nav, un ja mēs tos neiztaisīsim, ja kāds tos nesagatavos arī latviešu valodai, tad tā latviešu valoda vienkārši izzudīs. To sauc par tādu otro Gutenberga efektu. Tās valodas, kurās neievies grāmatu iespiešanu, tās ir izmirušas. Tas pats varētu notikt nākotnē ar tām, kuras nedzīvos datoros. Drīzumā pie krāsa atšķirīgiem darbiem nav plānots ķerties. Darba ir gan daudz, arī visi tuvākie plāni nākotnē saistās ar latviešu valodas modelēšanu. Veidojam tādu lielāku runas korpusu, no kura tad varētu sākt apgūt arī runas atpazīšanu, izstrādāt programmu, kas atpazīst runu. Tas lauks vēl ir plašs, kad sevišķi runas sistēma izstrādē un dialogu sistēma izstrādē. Šobrīd kopā ar Rīgas Stradiņu universitāti tiek izstrādāts agresijas barometrs, ar kur palīdzību var noteikt, kādas ziņas izsauc agresivitāti lasītājos. Ja mēs, protams, uzskaitītu, kādi ir slikti vai draudīgi vārdi, tad mēs saskaitām, cik bieži, kurā portālā, kurš lietotājs viņu lieto. Izveidojas grafiki katru dienu, kas parāda, kas notiek tajos diskusiju portālos, tieši diskusijās. Lai cik sarežģītas darbības ar laiku varētu risināt dators, Andrejs Spektors uzskata, ka diez vai iespējams, ka tehnoloģijas kādreiz sadumpotos vai vērstos pret cilvēku. Es to nespēju iedomāties, jo faktiski viss, kas notiek ar mašīnu, ir ieprogrammēts. Andrejs Spektors arī stāsta, ka, lai ieprogrammētu datoru uz neatkarīgu lēmumu pieņemšanu, mums jāsaprot, kā tieši šie procesi notiek cilvēkā, jāspēj izteikt tos ar formulu. Vismaz kamēr zinātne nav iepazinusi mūsu smadzeņu darbību, no zinātniskās fantastikas sižeta īstenošanās esam glābti. Sabīna Bērziņa, Kaspars Meinerts, Runā TV. Kamēr tu domā par rūķīšiem, nākamais uzdevums, tur pilspalva. Jā. 9 punkti, 9. tev ar 4 līnijām ir jāsavieno visi tie punkti, neatraujot pilspalvu. Aha. Kamēr tu te buries, skatītāji paskatīsies par šādiem un citiem matemātikas brīnumiem. Cilvēki vienmēr ir vēlējušies pareģot nākotni, un daļai mēs to arī esam iemācījušies. Pasaulē notiek regulāri procesi, piemēram, saules lēkts un rietis, ko var precīzi aprēķināt. Tomēr ne visi procesi, kas notiek mūsu pasaulē, ir šādi. Daudzi līdzinās kāršu spēlē. Cilvēks var paredzēt savus gājienus un spēles gaitu, taču tas viss mainās atkarībā no tā, kādas kārtas tiks izdalītas. Šādus procesus sauc par haotiskiem. Te nu mēs arī nonākam pie hausa teorijas. 20. gadsimta 60. gados ar to klajā nāca matemātiķis un meteorologs Edvards Lorents, pētot laika apstākļus.
Viņš atklāja, ka, ja izmainās kaut vai 1/100 sākotnējos laika aprēķinos, tad viss rezultāts mainās līdz nepazīšanai. To sauc par tauriņa efektu. Pat minimālas izmaiņas sākotnējos nosacījumos var izmainīt visu sistēmu. Tāpēc arī laika prognozes nekad nevar precīzi noteikt, jo pasaulē viss ir haotisks un nekas nekad divreiz precīzi neatkārtojas. Kaut arī nākotni pareģot mēs nevaram, haosa teorija ir devusi priekšstatu, kāpēc tas nav iespējams. Tā mums palīdz izvērtēt situācijas un nosacījumus, kas nākotni var ietekmēt un ko mēs no tās varam sagaidīt. Madara Kavace, Runā TV. 5x5, 25, 6x9, 54, 9x9, 81. 13x13. O, tas grūtāks. 169. Nu, nav slikti, klausies. Jā, man ar matemātiku viss ir kārtībā. Bet kā ar matemātikas okas tautiešiem? Nākamajā sižetā. Tā kā marts ir matemātikas mēnesis, mēs Runā TV devāmies Rīgas ielās, lai uzzinātu, kā iedzīvotāji attiecas pret matemātiku un kādas ir viņu zināšanas vienkāršākajos matemātikas jautājumos. Paklausies, pastāst man, ko tu domā par matemātiku? Citreiz interesants priekšmets, citreiz galīgi bezjēdzīgs. Nu, ziniet, mana matemātika nekad nav bijuši sevišķi labas attiecības. Nu, jo vairāk mācās, jo vairāk uzzina. Nu, te, piemēram, es bez matemātikas arī atvainojot neko nesarēķināt. Bez matemātikas nevar dzīvot vispār. Protams, viņa varbūt savā veidā ir noderīga kaut kur, bet no vēlāk, tad, kad, kā lai pasaka, vēlāk tur ir vienkārši smadzeņu čakarēšana. Tā ir ļoti nepieciešams priekšmets. Nepieciešams? Dzīvē, jā. Ok, kur tu dzīvēs izmantojis kosinus teorēmu? Nekur. Tikai skolā, nekur citur. Vai jūs uzskatāt, ka mūsdienās skolās ir jāmāca matemātika? Jā, noteikti. Kāpēc? Tāpēc, ka visi tikai grib uz šitiem te negrib galvā rēķināt. Tā, cik ir 2 + 2 × 2? Jā. Tas Saņemies! 10. 4. 12. Nē, 8. Nu, es tālākos rēķinos neielaižos. Man vairs nav tie gadi. 2 × 2. 6. Cik forši! Mālacis! Tu zini, kurā klasē tu mācies? 2. klasē šitāds brīnums jau māciem? Jā. Tev patīk matemātika? Jā. Tev labs skolotāji? Vidēji. Vidēji! Gribētos labāk? Jā. Cik ir kvadrāts saka no 81? Tad nepateikšu ātrumā. Man ir 82 gadi jau, es esmu aizmirsusi jau. Labi, ka es māks centu saskaitīt. Cik ir sīnus no vienas puses? Tu zini labāk. Es nemācījos. Tu saviem bērniem liks mācīties matemātiku? Protams, ka viņiem nebūs izvēles, tas visiem ir jāsaprot. Jā, es viņus vaidīšu aiz rokas uz skolu. Vilks aiz rokas? Vilkšu, ka mani dažas reizes vilka. Māma vilka tev aiz rokas uz skolu? Man tevs vilka. Nabadzīgs. Nu, bet tev liekas, ka tas atnesīs augurs, vai ne? Jā, protams. Jo tu gribi, lai tev bērni būtu baņķieri? Jā. Lai nes tev daudz naudas? Protams. Lai tu viņu varētu skaitīt? Jā, un es to skaitīšu. Super ģimenes ideāls. Kā būs metode, kā tu viņiem liks mācīties? Reiku grāmatu mācies. Ja viņš nemācīsies? Nu, tad būs jāizdomā kaut kas. Lielākā daļa intervēto cilvēku uzskata, ka matemātika ir jāmācās. Tā veido loģisko domāšanu un ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Sabīna Salmane, Armands Svelpe, Runā TV. Ar matemātiku ātri tik galā. Šitas ar man padevās. Skaties. Šitā un šitā. Nu, redz, ir, vai ne? Ir. Jā. Bet par tiem rūķīšiem es gan visu laiku domāju. Man viņi ir tā uzkrituši uz nervi? Uz nervi krīt trešais rūķīts. Jā, bet kārtīgs smadzeņu treniņš tev bija. Jā, nebija slikti. Bet kā vēl var trenēt smadzenes? Skatāmies nākamajā sižetā. Vai tikai cilvēkiem ar doktora grādu plauktiņā ir potenciāls saukt savas smadzenes par attīstītām, vai tomēr šāda iespēja ir arī cilvēkam parastajam? Un kā galu galā attīstīt to, ko mēs nemaz neredzam? Lai noskaidrot šos un vēl citus jautājumus, devāmies pie Rīga Brain vadītāja un smadzeņu pazinēja Pētera Urtāne.
Un ķeroties vērsim pie ragiem, jautājām Pēterim, kā tad ir? Vai tiešām zinātniekiem un matemātiķiem ir attīstītākas smadzenes? Ja matemātiķis, viņam var būt ļoti laba matemātiskā izpratne, bet varbūt tieši šajos sociālajos kontaktos un komunikācijā vai kādās citās sfērās viņam varētu būt piekļuva šī procesa. Pēteris apgalvo, ka jebkurā arodā jābūt attīstītām visām smadzeņu daļām, arī tad, ja tu esi mākslinieks. Par māksliniekiem runājot, ir šis viens mīts, kad ir jābūt, ir labā smadzeņu puslode, vairāk kā radošā, un ir kreisā smadzeņu puslode, kas vairāk tāda analītiskā un tieši matemātika tām lietām saicīta. Bet, lai mākslinieks radītu kādu ideālu darbu, viņam vajadzīgs abas puses. Viņam jābūt gan radošajam, gan jāizmāk izskaitļot un gan saredzēt. Pēc to tas jebkuram cilvēkam varētu teikt, ideālais ir, ja vairāk mazāk visas smadzeņu zonas komunicē. Runājot par matemātiku un bailēm no tās, smadzeņu pazinējs stāsta, ka šīs bailes pat var radīt fiziskas sāpes. Ir bailes. Bailes, viņi praktiski mūsdienās jau vairākus pētījumos runā par fobiju, kā no matemātikas. Un viņi visbiežāk ir tieši gaidot šo te uzdevumu, kad tagad jums būs matemātisks uzdevums pirms matemātikas kontrola darba. Tad cilvēkam varbūt ir šī te fobija, bailes no šī matemātiskā uzdevuma, kad viņš varbūt nevarēs viņu izpildīt, un līdz to viņam ķermenī notiekās un smadzenēs visi procesi, kas līdzvērtīgi pirms kāda satraukta notikuma, un tas var radīt viņam pat sāpes. Lai mazinātu stresu un ļautu smadzenēm labāk darboties, nereti pietiek ar to, ka tas jāgrib. Sāc ar laiku sev, pieturies pie fiziskām aktivitātēm, kā arī smadzeņu higienas un skaties, kā tas līdz nepazīšanai pārvērš tavu dzīvi. Tu un tavas smadzenes neesat divi atsevišķi organismi. Rūpējoties par sevi, tu rūpēsies arī par tām. Un atceries, smadzenēm nav noilguma. Inese Liepiņa, Juris Stoļarovs, Runā TV. Raidījums ir galā. Paldies, dārgo skatītāji, ka starp neskaitāmajiem TV raidījumiem izvēlējies noskatīties tieši mūsējo. Un vēl lielāks paldies tiem, kur starp neskaitāmiem YouTube videoklipiņiem atrada tieši mūsējo un arī noskatījās to. Ar jums kopā bija Mārča un Raivča. Un tiekamies nākamajā raidījumā. Tā. Čau. Brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem doties, kā saka, sevi pilnveidot un apgūt jaunas iemaņas. Tas ir, kad cilvēki par velti pieskās darīt kaut ko, kas viņiem liekas derīgs. Un brīvprātīgi kādam palīdzēt, ne tikai Latvijā, bet arī doties ārpusē, tādā veidā iegūstot vēl vairāk pieredzi. Tas veido cilvēku sevišķi jaunu. Es zinu to, ka uzreiz tikt savā speciālitātē vienalga kaut kur, tā uzreiz tevi zaļu neņems, un brīvprātīgais darbs, kur dod iespēju visiem. Tas viņiem sniedz kaut ko ierakstīt savā CV. Attīsta sevi tādā veidā, tā viņiem kaut kāda veida darba pieredze, un cilvēks parāda, ko viņš māca. Tikai šis palīdz kādam par velti, tas palīdz arī kādam pluspunktiņiem. Ceļās cilvēka pašapziņa, kad viņš var vairāk nekā citi.